Medijpratības darbnīcas senioriem visā Kurzemē rīko Kurzemes NVO, lai pasargātu pēc iespējas vairāk senioru no krāpniecības draudiem. Mēs mēģinām kaut kā palīdzēt orientēties visā tajā mūsu trakajā mūsdienu informācijas pārbagātajā pasaulē, kur ir ārkārtīgi daudz labas iespējas, interesantas lietas notiek, vērtīgas lietas notiek, vienlaikus ir arī dažādi riski. Lekcija iesākās ar testu, kur iespējamas bija 10 pareizās atbildes, taču senioriem par brīnumu maksimālais punktu skaits, ko zālē kāds ieguva, bija vien 4 punkti. Izrādās, ka tests bija veidots ar mērķi, lai parādītu, ka cilvēki pārsvarā dzīvo ar iespaidu, ko rada mediji. Ir normāli, ka ziņās runā par problēmām, tad bieži vien mums liekas, ka tā pasaule tāda skumīga ir, ka tur tikai sliktas lietas vien notiek. Un tas tests bija speciāli izveidots tāds, lai parādītu, ka īstenībā pasaulē nemaz tik slikti neiet. Maija Jankovska stāsta, ka seniori ir ārkārtīgi dažādi, jo tā ir vecuma grupa, kur satilpst pat vairākas paaudzes. Skaidrs, ka ja seniors ir tikko beidzis vai varbūt pat vēl turpina savas darba gaitas, kur visi šie rīki ir jāizmanto, tad tur ir viens izpratnes un zināšanu līmenis. Un tad, ja darba gaitas un tā aktīvā dzīve ir stipri pasen, un ja vēl ir bailes no tā visa, tad tur var būt galīgi švaki. Taču pat senioriem pirms pensijas vecumā ir risks iekļūt krāpnieka nagos. Tā gadies arī Vizmai, kura ievērojot pieklājības normas un nespējot cilvēkam atteikt, šķīrusies no 7,000 eiro, ko ilgi krājusi jaunam auto. Nogurums darīja savu, acīm redzot, jo tas bija vakarā 8. Līdz ar to es uzskatu, ka sakritības. Es uzticējos, jo principā es ticu cilvēkiem labajam. Kāpēc mēs paļaujamies? Kas tas ir? Vai tā ir informācijas trūkums, vai tas ir naivums, vai tas ir tāpēc, ka nekad nav laika? Ar krāpniecības mēģinājumiem bija saskārušies arī citi lekcijas dalībnieki. Vienreiz no pasta, ka man kaut kāda paciņa pienākus ir un nav mana adrese pareizi. Es sapratu, ka tas ir feiks un vienkārši tur nav vērts reaģēt. Protams, ja tev piesakās kaut kā čalis, saitā, ka viņš grib draudzēties. Skaidrs, ka man nevajag. Senioriem ir skaidrs, ka visi informācija kārtīgi jāpārbauda un lekcija tikai devusi apstiprinājumu, ka viņi dara pareizi. Man personīgi nav tik daudz dienā stundas un laika, lai es tur stundām sēdētu un darītos. Otrkārt, man nav lielā datora, man ir tikai telefonā. Visa saziņa, ar ko man vajag. Nekāda problēma, man arī nekāda problēma nav bijuši nekad. Manā uzturē ir tā, viss, ko tu īsti līdz galam nezini, pastāv 5 minūtes, parunā ar gudrākiem cilvēkiem ar sevi. Vai tev to vajag tagad? Svarīgi zināšanas ik pa laikam atsvaidzināt, jo krāpnieki ir radoši un ik sekundi izdomā jaunus krāpniecības veidus. Ja tādās ideālos laboratorijas apstākļos pildot testu, mēs varētu 1 un 2 pateikt, nē, šitas te ir krāpnieks, viņš īstenībā grib no manis izdabūt ārā informāciju, ar ko es negribētu ar viņu dalīties, tad tajā dzīves ātrajā tempā, kur mēs esam noguruši, satraukušies, uzķerties ir ļoti, ļoti viegli. Pasargāts nav neviens. Šobrīd aktuālākie krāpniecības veidi ir izmantojot mākslīgo intelektu, kurš pārveido tuvinieku balsis un apkopo visu iespējamo personas informāciju, lai viltus zvani būtu pēc iespējas ticamāki. Sanita Liepiņa, Nicetāna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.